Es esmu daļa no Betānijas Dominikāņu mācām, un mēs vēlamies jums pastāstīt par vienu dalību. Bija grūti atrast materiālus, bija angļu valoda un citās valodās, bet mēs izvēlējāmies Svētā Roza Olīvas, kas ir arī Dominikāņu, arī aizbilde, Dominikāņu trešais ordeņa aizbilde. Tātad Svētā Roza Olīvas. Roze bija pirmais svētuma zieds, ko Dienvidamerika dāvāja pasaulē, un viņa ir dzimusi 1586. gadā Limā, Peru. Bet viņa arī bija arī skaista. Bet savu skaistuma dēļ viņai tika nosaukta par rozi. Jau agrā bērnībā viņa ārkārtīgi smagi strādāja. Cik grūti man strādāt. Viņa palīdzēja saviem vecākiem, lai izvērtu no savas dzīves lepnības un tukšīgas gara, viņa apgrieza sev matus. Un apgriezas savu seju nostatāt pipariem. Viņa ārkārtīgi bija arī dedzīga, ļoti dedzīga. Un viņa dzīvoja vēl pie saviem vecākiem. Viņu nievāja vesels 15 gadus. Viņa dzīvoja diezgan varonīgi, lai atmaksātu savu algu debesīs. Savus pēdējos gadus viņa dzīvoja pie vecākiem.